Šodien mēs jums mēģināsim pastāstīt, kāpēc Airsofts. Snobījums. Es nemāku runāt šodien. Jūs viņu nevar izraut ārā. Pagā, kas bija jāsaka fiksi? Pauzējam? Fotosesijā. Varēja labāk. Mēģini tu. Nu jā. Nē, tev jāspiež, un tad tu tā kā... Jā, Meitenes, skatieties. Gribat pamēģināt? Airsofts ir radīts tā, lai varētu šaut pa cilvēkiem, nodarot pēc iespējas mazāks bojājums, bet, protams, tas nenozīmē, ka bojājums nevar radīt. Vienmēr jāievēro piesardzība un jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Nopirkt jaunu aci ir dārgi, kā mēs to zinām. Un vienmēr jāņem vērā apkārtējā vide. Arī logus var izsist pirms šaujam mērķī. Pārliecinies par to, vai mēs visi zinām, kas atrodas aiz mērķa. Airsoft replikas ir ne tikai ieroči, bet arī aizsarg ķiveres, brilles un vestes, kā arī granātas. Replikas tiek veidotas tā, lai tās vizuāli būtu pēc iespējas līdzīgākas oriģinālajiem. Bruņotajos spēkos plaši lietotais G36. Replika no oriģinālā atšķirās tikai par 500 gramiem. Airsoft replikas izmanto arī mūsu jaunsargi un zemesargi, gan sausajiem treniņiem, gan arī kaujas imitācijām. Īsto uz mājām tev neviens nedos, bet Airsoft repliku tu droši var turēt mājās, un pa ielām labāk ar tādu nestaigāt. Šaušanas sacensības. Jums katrai būs doti 2 šāvieni, un tā, kur zaudēs, piepumpēsies 50 reizes. Lai veicas. 5 un 5. 10. Mērķī. Laikam 1 un 4. 9. Ir 10 un 9 punkti. Ejam uz otro raundu. 5 un 5. 10. Kā redzi, es vinnēju. Pārāk daudz punktu, lai skaitītu. Kā redzi, pirmais spēlētājs ir zaudējis, un tagad ir jāpild sodu uzdevums 50 pumpīši. Nē. Airsoft inventāru var izmantot arī fotosesijās. Airsofta veikals ar inventāru nodarbojas jau vairāk nekā 10 gadus. Mēs ne tikai tirgojam, bet arī veicam repliku apkopes, remontus un uzlabojumus. Varam mainīt arī replikas vizuālo izskatu, varam to nokrāsot vai pārtaisīt, un replika izskatīsies ne tikai pēc īsta kaujas ieroča, bet arī pēc kaut kā, kas ir redzēts datorspēlēs vai filmās. Airsoftā poligons Zālīts ir lielākais poligons Latvijā, kur tu vari praktizēt taktisko šaušanu individuāli vai grupās, kā pieņemsim darba pasākumos, kur tev ir lieliski iespēja iemest priekšniekam ar granātu. Laukumu daudzveidībā slēpjas dažādas ēkas, ierakumi un šķēršļi, kas šo vietu padara ideālu priekš militārajām spēlēm. Poligons atrodas 30 km attālumā no Rīgas, Iecavas novadā. Pie mums var noorganizēt ne tikai privātos pasākumus, bet arī katru otro svētdienu mums ir atvērtās Airsoft spēles. Kā tas strādā? Privātam pasākumam var izvēlēties kādu scenāriju izspēlēt, un kopā ar pasākumu vadītāju var vienoties, kas būtu piemērotākais jūsu komandai. Atvērtās spēles ir pasākumi, kur var pieteikties pilnīgi jebkurš, arī iesācēji. Mēs visu pastāstīsim un visu parādīsim. Atvērtajām spēlēm katrs scenārijs ir unikāls. Ja tev ir kādi jautājumi, mēs tos labprāt uzklausīsim un arī atbildēsim. Nākamreiz tiekamies poligonā.